Pilns ātrums uz priekšu, uz veselību, lai labs šis rums, vārdi mūs aizved piedzīvojumos. Pirātu stāsti, dārgumi un pati jūra jau paudzēm ir aizrāvuši lasītājus. Starp šiem stāstiem Roberta Luisa Stevensona Dārgumu sala izceļas kā bāka, stāsts, kas joprojām aizrauj un saista visu vecumu cilvēkus. Pirmo reizi publicēts 1903. gadā, Dārgumu sala ir daudz vairāk nekā tikai piedzīvojumu stāsts par pirātiem. Tas ir stāsts par drosmi, likumību un cilvēka dabas sarežģītību. Ar savu meistarīgo rakstību Stevensons mūs aizved pasaulē, kur viļņi sitas pret krastu, kuģi šūpojas uz viļņiem un briesmas slēpjas aiz katra stūra. Neaizmirstiet ielikt patīk, dalīties ar video un abonēt kanālu. Kad parādās dārgumu karte, atmosfēru piepilda azarts un piedzīvojumu gars. Sarežģītas līnijas, noslēpumaini simboli un apsolījums par apslēptiem dārgumiem. Neatvairāma kombinācija. Ap dārgumu kartēm dzimst stāsti, dzirksts, kas aizsāk piedzīvojumus, dumpi, nodevības un, visbeidzot, atklāšanas prieku. Tas mums atgādina, ka pats dārgums nevienmēr ir galvenais, bet gan ceļš, kā to sasniegt. Mūsu stāsts nesākas Breketūd un Tainīt atklātā jūrā, bet gan mazā krodziņā ar nosaukumu Admirālis Benbovs. Tieši šeit jaunais Jims Hawkins, mūsu stāsta varonis, satika noslēpumainu svešinieku, kurš uz visiem laikiem mainīja viņa dzīvi. Vienā vētrainā vakarā Breaktime nuntpūtās žai noguris un vecs jūrnieks. Breaktime vārdā Billijs Bounds ieradās krodziņā. Viņa seja vēstīja par dzīvi, kas pavadīta jūrā. Jims, kuru vienmēr bija piesaistījusi pasaule un piedzīvojumi, ar ziņkāri vēroja veco jūrnieku. Liktenis bija lēmis, ka Billiju Boundsu sāka mākt dziļas raizes. Viņa pagātne bija tumša, un viņš baidījās no vecajiem biedriem. Kad viņa ienaidnieki ieradās krogā, sākās notikumu virkne, kas uz visiem laikiem mainīja Jima dzīvi, aizvedot viņu neparedzamā piedzīvojumā. Pēc bīstamas tikšanās ar šiem baisajiem svešiniekiem, Billijs Bounds nomira. Viņš atstāja Jimam noslēpumainu sainīti. Sainītī Jims atrada dāgumu karti. Karte, kas bija zīmēta ar lielu precizitāti, rādīja kapteiņa Flinta dāgumu atrašanās vietu. Jims bija apņēmies godāt vecā jūras vilka piemiņu, un ziņkāris Dzīts devās ceļojumā, lai atrastu Flinta dārgumus. Ar dārgumu karti rokās, Jims meklēja padomu pie diviem cienījamiem sava ciema kungiem, doktora Livsija un Trelomeja kunga. Abi bija piedzīvojumu kāri vīri, kurus piesaistīja aizraujošu emociju solījums. Iedvesmoti no dārgumu kartes un vēloties atpūtu no ikdienas rutīnas, viņi nolēma pievienoties Jimam šajā piedzīvojumā. Ar enerģiju un zinātkāri viņi gatavojās meklēt apslēpto dārgumu. Viņi iegādājās iespaidīgu kuģi, Hispaniolu, un sapulcēja apkalpi. Kuģis tika rūpīgi sagatavots tālajam ceļojumam, un sapņi par zeltu un piedzīvojumiem virmoja katrā stūrī. Tomēr Jims drīz vien saprata, ka ne visi, kas kāroja dārgumu, vadījās no cēliem nodomiem. Slepenas sarunas un aizdomīgi skatieni sāka viņu mākt. Daži apkalpes locekļi izskatījās visai aizdomīgi, it īpaši kuģa pavārs, garā Džona Silvera, kuram bija koka kāja. Šī vīra izskats un izturēšanās Jimā iedvesa bailes. Lai gan Silvers izrādījās draudzīgs, Jims juta, ka kaut kas nav kārtībā. Viņš sāka apšaubīt Silvera patiesos nodomus. Kamēr Hispaniola kuģoja uz dārgumu salu, Jims jutās arvien vairāk ierauts sazvērestībā, ko bija izdomājuši cilvēki, kuriem viņš nevarēja uzticēties. Katra diena jūrā nesa jaunu spriedzi un noslēpumus, padarot piedzīvojumu vēl bīstamāku. Ar labvēlīgu vēju pakaļ galā, Hispaniola devās atklātā jūrā, atstājot aiz sevis Anglijas krastus. Uz klāja valdīja rosība, pieredzējuši jūras vilki un jauni avantūristi strādāja kopā. Jima sirds daudzījās strauji, viņā mājoja gan satraukums, gan bailes, kamēr viņš sāka iepazīt dzīvi jūrā, bet zem draudzīgās atmosfēras auga spriedze. Garā Džona Silvera ar saviem saistošajiem stāstiem un spēcīgo personību ātri vien ieguva ietekmi pār komandu. Jims jūta, ka kaut kas nav kārtībā. Jims jūta, ka kaut kas nav kārtībā, un kādu nakti viņš sadzirdēja slepenu sarunu. Viņš zināja, ka kaut kas nav labi, bet nebija pārliecināts, kas tas ir.
Paslēpies tukšā mucā, Džims ar šausmām klausījās, kā Džons Silver un grupa rupju jūrnieku apspriež savus īstos plānus. Katrs vārds viņam lika asinīm sastingt dzīslās. Viņi nebija uzticīgi Trelanija kungam, nedz arī dārgumu meklējumiem. Viņi bija kapteiņa Flinta komanda, un viņi gribēja dārgumus sev. Džims saprata, ka notiek nodevība. Viņš bija pārbijies, bet zināja, ka jābrīdina pārējie. Viņa sirds daudzījās kā negudra, bet viņš nedrīkstēja ļauties bailēm. Viss ceļojums, viņa dzīvība, viss bija apdraudēts. Visi uz klāja bija briesmās, un Džims glabāja nopietnu noslēpumu. Viņš slepeni aizlavījās. Viņa jaunajā prātā virmoja domas par briesmām un atbildību. Katrs solis bija pārdomāts, katra kustība apzināta. Viņš atrada laivasēju doktoru un Trelaniju kungu un pastāstīja par Silvera nodevību un gaidāmo dumpi. Viņa vārdi atklāja situācijas nopietnību. Sākumā viņi neticēja, bet tad saprata, kas notiek. Viņi zināja, ka atrodas bīstamā ceļojumā, bet bija gatavi tam stāties pretī, kopā. Saspīlējums uz Hispaniola klāja bija tik biezs, ka to varēja griezt ar nazi. Katra sekunde šķita kā mūžība. Džims, doktors Livsijs un Trelavnijas kungs tagad bija kļuvuši par gūstekņiem uz sava kuģa, bezspēcīgi. Un tiklīdz Hispaniola noenkurojās Dārgumu salas piekrastē, sacelšanās uzliesmoja visā savā nežēlībā. Garā Džona Silvera vadībā pirāti pārņēma kuģi. Viņu alkas pēc kapteiņa Flinta dārguma bija spēcīgākas par jebkuru lojalitāti. Hispaniola pārvērtās par īstu kaujas lauku. Visā šajā haosā Džims cīnījās ar negaidītu drosmi, ko varēja dot tikai dzīvot griba, sapņi un ticība labajam. Sacelšanās, nodevība un vardarbība dziļi iespiedās jaunā Džima atmiņā. Pēc dumpja Džims un viņa uzticamie biedri tika pamesti uz Dārgumu salas. Viņiem bija maz mantu, atlika vien vērot, kā Hispaniola, tagad Silvera rokās, pazūd tālumā. Sala, kas iepriekš bija solījusi tik daudz piedzīvojumu, tagad izskatījās kā draudīgs milzis zem drūmām debesīm. Neskatoties uz bailēm, Džims un viņa draugi zināja, ka viņiem jāizdzīvo. Vienatnē un briesmās Džimam bija jāpaļaujas uz savu drosmi un attapību. Dārgums, kas reiz bija viņu lielākais sapnis, tagad vairs nebija svarīgs. Svarīgākais bija izdzīvot. Dārgumu sala, kā Džims un viņa biedri drīz vien atklāja, bija vieta, kur skaistums un briesmas sadzīvoja cieši līdzās. Eksotiski augi un ziedi varēja būt valdzinoši, taču tie slēpa sevī tādus draudus, kā plēsīgi zvēri. Viņiem ātri bija jāiemācās izdzīvot šajā skarbajā vidē. Viņi uzcēla pagaidu nometni, lai pasargātu sevi, vienmēr meklējot pārtiku un ūdeni, vienmēr uztraucoties par savu drošību. Un tomēr, neskatoties uz briesmām, Džimu šī sala šķita savdabīgi skaista. Dienas ritēja lēni, un Džims ar saviem biedriem arvien dziļāk ienira salas noslēpumos. Senas drupas, ko uzcēlis kapteinis Flints un viņa komanda, vēstīja tumšu stāstu par salu. No drupojošajiem mūriem vēdīja stāsti par nodevību, alkatību un vardarbību. Kādu dienu, Džimam klejojot pa nomaļu salas nostūri, viņš sastapa Benu Ganu, bijušo kapteiņa Flinta komandas locekli, kurš bija pamests uz salas pirms daudziem gadiem. Ganu, kuru vientulība un ilgstošā atrašanās vienatnē bija padarījusi gandrīz vai traku, piekrita palīdzēt Džimam un viņa biedriem. Viņš saskatīja viņos iespēju aizbēgt no nolādētās salas. Lai gan kapteinis Flints vairs nav šajā pasaulē, viņa ēna joprojām draudīgi klājas pār Dārgumu salu. Viņa klātbūtni var just visur, gan fortifikāciju drupās, gan baisos stāstos par viņa nežēlību un liktenīgajām sekām tiem, kas uzdrošinās meklēt viņa apslēpto dārgumu. Flinta dārgums, kas izraisījis tik daudz alkatības un asins izliešanas, kļūst par bagātības postošā spēka simbolu. Redzot alkatības sekas, Džims sāk apšaubīt patieso bagātības vērtību. Dārgumu medībām kļūstot arvien intensīvākām, Džims nonāk arvien dziļākā iekšējā konfliktā. Bailes un nemieris virmoja gaisā, kamēr Džims meklēja norādes kartē. Ar Bena Gana palīdzību viņi tuvojās kapteiņa Flinta apslēptajai mantībai. Katrs solis bija bīstams, draudi varēja slēpties džungļu klusumā. Ceļojums kļuva grūtāks, tuvojoties galamērķim. Džims juta kartes svaru savā rokā. Tas bija kā brīdinājums par alkatību un vardarbību. Kad viņi sasniedza kartē atzīmēto vietu, viņus pārņēma gan bailes, gan uztraukums. Garzobs Džons Silvers un viņa banda bija pārliecināti par savu uzvaru.
Džims un viņa biedri bija ielenkti necaurredzamajā džungļos, ieskauti asinskāro pirātu. Laiks bija ierobežots, un viņiem bija jāsteidzas. Viņi zināja, ka pirātu ir vairāk un ka viņi paši ir vāji bruņoti. Tad Džims izdomāja pārdrošu plānu. Kamēr doktors Livesey un pārējie centās novērst pirātu uzmanību, Džims izmantoja savu veiklību un džungļu pārzināšanu, lai nemanot izlaistos cauri pirātu rindām un atrastu dārgumu. No džungļu dzīlēm atskanēja cīņas trokšņi, un Džims ar sirdi papēžos bija gatavs sākt meklējumus. Viņš sekoja kartei un sāka rakt. Zeme bija cieta un sausa. Lūk, beidzot, Džims ar visu spēku pacēla smago lādi. Tā bija apkalta ar sarūsējušām dzelzs joslām pēc gadiem, kas pavadīti zem zemes. Ar trīcošām rokām viņam izdevās to atvērt. Tur zem tumša auduma mirdzēja īsts dārgums. Zelta monētas, lielas, piena baltas pērles un mirdzoši dārgakmeņi, kas laistījās pat blāvajā gaismā. Kapteiņa Flinta leģendārais dārgums bija atrasts, bet pēkšņi parādījās Džons Silvers un viņa pirātu banda, un Džims tika nežēlīgi atgriezts realitātē par briesmām, kas viņam apkārt. Kamēr saule riet un dārgumu salu apņem ēnas, gaisā virmo noslēpumainības un piedzīvojumu atmosfēra. Džims Hokins nonāk krustcelēs, kas uz visiem laikiem ietekmēs viņa dzīvi. Viņš sastopas ar neskaitāmiem draudiem, sākot no spēcīgām vētrām līdz nāvējošām lamatām džungļu dzīlēs. Viņš redz gan cilvēka dabas gaišo, gan tumšo pusi, gan drosmi, gan nodevību, kas atstāja pēdas viņa dvēselē. Un beidzot, viņš atrod dārgumu lādi, kas maksājusi dzīvību tik daudziem. Draudīgs atgādinājums par cilvēku alkatību. Bet viņš saprot, ka īstais dārgums nav zelts un dārgakmeņi, bet gan pieredze un mācības, ko viņš guvis ceļojuma laikā. Draudzības un uzticības nozīme, saišu spēks, kas veidojas grūtību laikā, izrādās nenovērtējams. Drosmes un izturības nozīme izaicinājumu priekšā, īpašības, kas palīdz pārvarēt pat vislielākos šķēršļus. Un izpratne, ka alkatība var būt postoša, skarba mācība, kas apgūta, piedzīvojot zaudējumus un upurus. Dārgumu sala ir kas vairāk nekā vienkārši piedzīvojumu romāns. Iedziļinās cilvēku vēlme, dabas sarežģītībā, nezināmā valdzinājuma, stāsta spēkā. Tas mums atgādina svarīgākos ceļojumus jūdzēs, bet personīgajā izaugsmē, ko piedzīvojumā, tā nodevības, skatības un pestīšanas tēmas ir aizrādītājus paudžu paudzēs, padarot to par vienu no pasaules literatūras dižākajiem klasikas darbiem. Tāpat kā dārgumu karta vadīja Džimu Hokinsu, viņa piedzīvojumos, dārgumu sala mūs ieved iztēles pasaulē un mudina iepazīt nezināmo ar visiem tā riskiem un atalgojumiem. Katra lappuse ir aicinājums uz piedzīvojumiem, sevis izzināšanu un apkārtējās pasaules izpēti. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet ielikt patīk, dalīties ar to ar draugiem un abonēt šo kanālu, lai redzētu citus aizraujošus stāstus.